Grāmata Derek Hašem. Autors Mošē Haim Lucāto, Ramhaļ. Un te esam nonākuši tagad pie kalpošanas tādos, īsos vārdos, kas tad jādara ir. Ebreju kalpošana atšķirās no pasaules tautu kalpošanas visaugstajam, jo ebrejiem ir speciāls uzdevums. Un pasaules tautas ir it kā lietotāji šai pasaulē. Pasaules tautām ir šī programma minimums, šie 7 visaugstā likumi, kas ir dot caur Mošē Rabeinu priekš visām tautām. Izraēla tautai 613 likumi ir. Tātad radībai ir jēga. Uzdevums no visaugstā ir, kas jādara ir. Un kāds ir mērķis? Tātad mēs redzam šādu schēmu. Ir radītājs un ir radība. Un ir radītājiem darbinieki un ir pasaules lietotāji, pasaules tautas. Darbinieki Izraēla tauta. Un ir instrukcija, ir Tora dot. Un ir mērķis un uzdevums, kas ir aprakstīts instrukcijā, pie kā jānonāk. Un ir gala rezultāts. Ir balva, kas jāsaņem cilvēkam, kas kalpojuši, kas kalpo visaugstajam. Tātad šāda schēma. Un tā ir ļoti liela visaugstā žēlastība izzināt Toru instrukciju un uzzināt, ko darīt konkrēti. Kas tad jādara ir? Un to visu visaugstais deva visai pasaulē un Izraēla tautai caur Mošē Rabeinu. Ko tad darīt īsti, lai sasniegtu radīšanas mērķi? Mošē Haim Lucāto ir uzrakstījis arī vēl otru grāmatu, tieši konkrēti par šo kalpošanu ir grāmata Meselat Yesharim, taisnoceļš, kur visos sīkumos konkrēti ir aprakstīts, kas ir jādara un kāds ir mērķis un kādi līmeņi ir un ko var sasniegt un visos sīkumos aprakstīts ir. Tātad tagad konkrēti pie lietas. Ko tad darīt? Kas jādara ir? To nosaka visaugstais, nevis cilvēki paši. Nedrīkst radīt savas reliģijas. Tātad instrukcija uzrakstīts, kas tad jādara, un ja cilvēks izdomā savu instrukciju, tas jau nedarbojas, tad cilvēks var nonākt strupceļā. Un kāpēc tad šīs savas reliģijas rodas? Viens iemesls no tiem, ka cilvēki ir slinki tomēr, diemžēl, reizēm, un izgudro tādu saucamo sirds reliģiju. Lai nebūtu, un kā saka, fiziski nekas jādara lietas labāk, kā saka, tā mēs gadīties. Ļoti svarīgi ir kalpošanas sastāvdaļa pirmais mācības, izzināt, kas tad konkrēti jādara ir, un kas visu to saistās. Un otrais ir izpilde. Dari to, ko tu esi izmācījies. Bet jāzina, kā darīt, ir jāmācās. Pēc tam jādara. Jo, ja nedara, tad mācībām nav jēga. Gudrs cilvēks vienmēr izpilda to, ko viņš ir mācījies. Darbība, tas ir tā kā tāds trauks, ko te autors salīdzina, kas satur šīs zināšanas. Jo, ja nedara, tad arī ar laiku šīs zināšanas aizmirstas. Tātad svarīgi mācies Toru un izpildi likumus. Jo Toras studija pat par sevi jau ir likuma izpildi arī. Tas ir kā speciāls likums izdalīts. Likumi, mitzvot, svešvārdā. Mitzvot, tā darāmā daļa. Un zināšana daļa ir Tora. Un Tora jāmācās vispirms ir mutiskā Tora jāmācās, jāzina konkrēti, kas darāms ir. Jo mutiskajā Torā ir konkrēti aprakstīts, kas tad cilvēkiem jādara ir. Un izpildē šai kalpošanai 4 daļas ir.
Pirmais ir pastāvīga kalpošana, otrais ikdienas kalpošana, trešais kalpošana atkarībā no apstākļiem, un ceturtais kalpošana atkarībā no laika. Visaugstais vienmēr grib labu tautā, Izraēla tautā un arī visai pasaulē. Tāpēc deva iespējas daudz šos likumus, daudz šos micvot, lai galu galā tos izpildītu un saņemtu lielāku balvu, būt tuvāk visaugstajām. Tātad Izraēla tautā ir šie 613 micvot, kas ir ļoti daudz, un pasaules tautām 7 dot ir, kurus izpildot var ņemt klāt no ebrejiskiem likumiem arī. Bet te ir tāda lieta, ka tas, kurš izpilda, viņām nav jāpild šie likumi, bet viņš izpilda. Tam ir mazāk balva nekā tādam, kas ir pieņēmis uz sevi šo likumu jūgu oficiāli un izpilda tāpēc, ka viņš ir pieņēmis šos likumus, kam ir jāpilda. Kāpēc tas tā? Cilvēkiem, ebrejiem, kurš ir pieņēmis, šos likumus uz sevi, šos 613, ir lielāka iekšēja pretestība cilvēkā no šī iecerarā, no šī ļaunā iesākuma, un ir grūtāk sevi pārvarēt. Bet pasaules tautām, kas pieņem klāt pie šiem 7, daži šos 613 likumus, daži no tiem ir vieglāk izpildīt, jo nav šī iecerarā pretestība tik liela, jo nav cilvēks uzņēmies šo likumu, kā saka, šo nastu uz sevi pildīt regulāri, un tāpēc arī visaugstais vienmēr vērtē to balvu dot pēc tā, cik tu esi pārvarējis savu šo iecerarā, šo ļauno iesākumu sevī. Tātad pastāvīgā kalpošana, kas jāpild regulāri. Tas ir tāpat kā dabīgi cilvēks, kā elpo, kā ēd un kā dzer, piemēram, kurā ietilp šai pastāvīgā kalpošanā. Mīlēt visaugsto un bīties visaugsto. Tas jūtās, izpaužas zemapziņā, tā saucamajā sirdī. Un tas ir nepārtraukt visu laiku, katru mirkli. Tātad mīlēt un bīties visaugsto. Nepārkāp ir daži no šiem 613 likumiem, un arī Bnei Noah kopienai ir šie likumi arī iekšā. Nepārkāp. Tas nozīmē bīties visaugsto. Tātad, ja cilvēks bīsies visaugstā, viņš nepārkāps aizliegumu likumus. Nedari. Bet likumi dari ir tādi, kas cilvēkam jādara, pavēl darīt, Piemēram, izveidot taisnīgu tiesu sistēmu Bnei Noah kopienai un pasaules tautām. Tas nozīmē pildīt šos likumus. Dari nozīmē mīlēt visaugsto. Un šīm abām lietām jābūt pastāvīgi, ir gan bīties, gan mīlēt visaugsto. Nākamais ikdienas kalpošana, kas ir aprakstīts Šulhan Aruf grāmatā, ir atsevišķi gan ebrejiem Šulhan Aruf, gan pasaules tautām, Bnei Noah Šulhan Aruf. Kas tad katru dienu jādara ir? Tas izskatās it kā upuri templī, kas kādreiz bija. Un arī ikdienas lūkšana, šī tfilā tā saucamā. Trešais atkarībā no laika ir specifiski tādi likumi. Šabats un svētki, kas ir dot Izraēla tautai, bet arī pasaules tautas var solidarizēties un pievienoties. Ceturtais atkarībā no apstākļiem. Piemēram, cilvēks saņem algu, 10. daļu atliek labdarībai.
savu 10. daļu, bet tas gan var notikt, gan var nenotikt, jo cilvēks var būt bez darba un tad viņām nav ko nolikt. Tātad tas viss atkarīgs no apstākļiem. Nu, piemēram, vēl Izraēla tautā ir tāda lieta kā pirmdzimto izpirkšana. Arī no apstākļiem atkarīgs, ja, teiksim, piedzimst šis pirmdzimtais, ja, nu tad viņš jāizpērk. Bet, nu, apstākļi ir dažādi, ja, piemēram, nu nav tempļi tagad Izraēla tautai. Un cilvēks, piemēram, nav koens, cilvēks nav valdnieks. Un tātad tur ir šais 613 likumos ir dažādi likumi atkarībā no apstākļiem. Ja, piemēram, cilvēks ir valdnieks vai koens vai teiksim, priesteris, ja. Bet tad, ja izpildi šos likumus valdnieks vai koens, tad tas skaitās visai tautai. Tātad tāds likums. Likumi iedarās divās kategorijās. Kategorija dari un kategorija nedari. Tātad 613 pavisam, 365 nedari un 248 dari. Nu, nē, nāk kopienā ir 6 nedari un 1 dari. Un šis likums, ja, ir pavēle, tāda kā pavēle ir. Pavēle tāpēc, ka cilvēks nevēlas darīt, piemēram, nu, cilvēks nevēlas darīt, jo cilvēkam ir iekšā šis ļaunais iesākums, kas velk cilvēku atpakaļ. Un sliktās īpašības ir 613 nevēlēšanās punkti vai 7 pasaules tautām. Bet, ja dara, tad izpilda, pārvar sevi un tad nāk savienībā ar visaugstošu sakarā ar šā likuma izpildi. Tātad nedari. Jābūt uzmanīgam, jābīstas visaugstam. Un likumi dari, jāpieliek centību un mīlestību uz visaugsto. Un viss kopā tas saucas atdalies no ļauna un dari labu. Kalpošanas mērķis, kā jau tika runāts, ir tuvoties visaugstajam, palikt līdzīgam visaugstajam. Nu, tāpat kā laulībā cilvēki meklē savu partneri, savu līdzīgu, šo šiduhu, un pieņem visaugstā garīgās īpašības, žēlsirdību, taisnu tiesu un tā tālāk. Un viss tas jāpild personīgā dzīvē. Nevis tikai, piemēram, sinagogā vai lūgšana namā, bet arī izējot ārpus tās jāpilda. Jo visaugstais ir visu laiku klāt. Griežamies pie visaugstā katru brīdi, jebkuros apstākļos. Tā mēs tuvosimies visaugstajam. Svarīgi atdalīt visu ļauno, visu tādu pārmērīgu materiālo lieko. Jāatdala dzīvniecisks tieksmes, lepnums, sliktās īpašības un tā tālāk, kas atdala cilvēku no visaugsto. Un šis negatīvais, šis ļaunums jāpārvar, tā saucamā tumā jāpārvar. Un jāpieliek pūles, lai tuvotos visaugstajam. Nu, tas, protams, nav viegli. Visās jomās, gan mācībās, gan likuma izpildēja, iet smagi, tad mēs augam, tā ir laba zīme. Un tapsim pilnīgāki. Katrs likums, katra micvā. Tā ir dvēseles struktūra sastāvdaļa. Tātad nefeš izpilda fiziski ar ķermeni, roh. Tas ir, cilvēki jūtas, slavē visaugsto, un nešamā tā ir saprašana un motīvs. Tātad tas, kas smadzenēs notiek. Un tas ir pats minimums. Bet maksimumam nāk klātī arī tās dvēseles daļas, kas ir ārpus cilvēka. Piemēram, hajā, vēlme izpildīt likumu, tā ir griba. Un jihidā, izpild likumu ar prieku, ar garīgo prieku, un dvēsele priecājas. Tātad tas ir ļoti svarīgas lietas.
Kalpošanas detaļas ir ļoti daudz atkarībā no cilvēka pilnveidošanās, visos aspektos, un arī pasaules pilnveidošanās. Tātad 613 mezgli, kas piesien pie visaugstā cilvēku. Paldies!